Recepte, kā iegūt autovadītāja apliecību autoskolā Einsteins bez aizķeršanās. B kategorijas apmācības autoskolā drīkst uzsākt no 16 gadu vecuma. Mēs iesakām mācības uzsākt ne ātrāk kā 3 mēnešus pirms savas 18. dzimšanas dienas, jo CSDD eksāmenus atļauts kārtot no 18 gadu vecuma. Lai pieteiktos, ienāc einsteins.lv, izvēlies savu pilsētu, piemērotāko mācību grupu un apmācību veidu. Vari izvēlēties mācības klātienē vai online. Aizpildi elektronisko pieteikumu un izvēlies papildus pakalpojumus. Mācību grāmatas tev būs nepieciešamas teorētisko apmācību laikā, lai labāk izprastu vielu. Medicīniskā izziņa nepieciešama, lai pārliecinātos, ka drīksti piedalīties ceļu satiksmē un izņemtu mācību braukšanas atļauju. Šo pakalpojumu vari pieteikt arī autoskolā Einsteins vai pie sava ģimenes ārsta. Pirmās medicīniskās palīdzības kursi ir obligāta prasība, lai nokārtotu gan skolas, gan CSDD eksāmenus. Tālāk apstiprini līgumu un apmaksā izvēlētos pakalpojumus. Pēc pieteikuma saņemšanas e-pastā saņemsi piekļuvi savam studentu profilam un tālāko informāciju par apmācību procesu. Elektroniskais studenta profils tev nodrošinās iespēju pārskatīt nodarbību grafikus, sekot līdzi savam apmācību progresam, pieteikt visus autoskolas pakalpojumus, kontrolēt savas izmaksas. Ja esi izvēlējies apmeklēt nodarbības klātienē, tad visas 11 teorijas nodarbības būs jāapmeklē kādā no autoskolas Einsteins filiālēm pēc noteikta grafika. Ja esi izvēlējies apmācības online, tad 8 teorijas nodarbības noklausies video formātā savā studentu profilā. Un tikai pēdējās 3 apmeklē klātienē, jebkurā autoskolas Einsteins filiālē visā Latvijā. Paralēli teorijas apmācībai noteikti izdari 3 lietas. Saņem medicīnisko ārsta komisiju. Komisijas sastāvā ir neirologs, narkologs, psihologs, lors un acu ārsts. Izņem mācību braukšanas atļauju CSDD. Nepieciešams, lai varētu uzsākt braukšanas nodarbības. Saņem pirmās medicīniskās palīdzības kursa apliecību. Šo pakalpojumu nodrošinām autoskolā Einsteins. Apmācība aizņem 2 dienas. Pirmajā dienā apgūs teorijas apmācību online, video formātā. Otrajā dienā tu apgūsi praktiskās zināšanas savērtajā autoskolas Einsteins filiālē. Lai pieteiktos skolas teorijas eksāmenam, tev ir jābūt noklausītām visām 11 teorijas nodarbībām, saņemtai medicīniskai izziņai, kā arī izņemtai mācību braukšanas atļaujai un jābūt saņemtai pirmās medicīniskās palīdzības apliecībai. Pirms uzsāc praktisko apmācību, izlem, vai CSDD vadīšanas eksāmenu kārtos uz manuālās vai automātiskās pārnesuma kārbes. Ņem vērā, ja iegūsi tiesības uz automātiskās pārnesuma kārbes, tad tev būs atļauts vadīt auto tikai ar automātisko pārnesumu kārbu. Ja izvēlēsies kārtot uz manuālās pārnesuma kārbes, tad drīkstēsi vadīt auto gan ar manuālo, gan ar automātisko pārnesumu kārbu. Lai uzsāktu praktisko apmācību, tev ir jādodas uz savu studentu profilu, kurā var ērti apskatīt instruktorus, pieejamos braukšanas laikus, cenas, kā arī rezervēt nodarbības. Braukšanas instruktoru var mainīt bez jebkādiem paskaidrojumiem. Visas braukšanas tiek pieteiktas tikai studentu profilā veicot priekšapmaksu. Ņem vērā nekādi skaidras naudas darījumi. Kad progress būs pietiekams, tad instruktors tevi novirzīs uz skolas braukšanas eksāmenu, kuru varēs pieteikt savā studentu profilā. Pēc veiksmīgi nokārtot skolas vadīšanas eksāmena, tu tiksi novirzīts uz CSDD vadīšanas eksāmenu, kuru varēs pieteikt e-CSDD. Nekavējies un piesakies nākotnes autoskolā jau tagad!